Labrīt, labdien, labvakar! Sveicins visiem manā kanālā šajā agrējā rītā, sestdienā. Ko es darīšu? Jums visdrīzākais ir pirmdiena, man ir sestdiena. Metos iekšā kaut kādos darbos. Kā jūs redzat, saulēte spīd. Es ceru, ka šodien vai nu rītdien es izbraukšu ar motociklu, bet sakarā ar to, ka es čalim iemācīju beidzot braukt ar velospēdu. Tad, kad bija skolēna brīvdienas, sīkie bija pie manis. Nu, tā kā man bija divas meitiņas. Abām iemācīju braukt ar šo sākumā, un palielam viņš ir rozā. Vajadzētu tā kā nokrāsot, vai ne? Tā tā kā nepirks jaunu velospēdu. Jā, haidien. Paņemsim, nokrāsosim, kaut kur krāsas atradīs. Kaut kādu šitādu te melnu krāsu atradu, divas baloniņas. Nu, mēģināsim. Tā teikt, paturēšu kādu brītiņu siltumā, pa to laiku pastrādāšu ar smilšpapīru. Nu, protams, es labprāt viņu nomainītu pret kādu, pateikt, pārdot un nopirkt jaunu vietā, bet, ziniet ko? Saģot, man liekas. Briesmīgi izskatīsies, bet, man liekas, būs normāļa. Lagi kvalitatīvi nomatēts nav, bet, sajies varbūt. Ko? Mēģinam. Nezinu, kā sanāks, bet, jāmēģina. Ja nemēģinās, nezinās, ne? Varbūt sanāks. Nu ko, let's go. Bija šāds. Nu ko, profesionālais krāsotājs. Pirmo kārtu jau ir uzlicis. Bet pagalbolis normāli. Stilīgs braucamais sanācis. Es domāju, čalis būs sajūsmā. Kā jums liekas? Krāsošanas meistars loģiski. Laika. Nu, čau visiem sēdienā. Pastrādājis ir jau pēcpusdiena. Pietiek strādāt. Jāizvēdina galva pirms gaming tiešēdus, vai ne? Jāizbrauc ar mocīti. Jāatklāj sezonu, vai ne? Nu ko? Atklājam sezonu. Jā, atkal pagājušo gadu sezonā arī pievienoja aķīt un uzreiz arī nedega panelis. Pabraukšu pāris kilometrus un gan jau sajies. Nu ko? Viss ir stīgā kaut kā. Nu ko? Paiehals. Maz vajadzēja. Tāpēc ielējām bišķiņu. 98. Aprūsējis jau te. Nospēd. Viss jau parāk uz augšu. Sanāk stīvu pakaļ. Panās? Jā. Vakardien neko daudz neiefilmēju ar motociklu izbraucot, jo nebija nekāda statīva uzlikt uz telefonu, neuzliku nekur statīvus uz ķiveres. Izbraucu tātad Valmierā nomazgāju mocīti, aizbraucu uz Cēsīm, sasveicinājos ar Andri, kurš visdrīzākais šo sezonu, šo vasaru, ļoti bieži motobraucienos būs kopā ar mums un jums un visiem pārējiem. Pievienojos kaut kādai Valmieras moto grupiņai WhatsAppā, jo satiku tur vienu čali Cēsīs. Ar laiku. Gan jau mazums kāds arī, šeit arī parādīsies no motodraugiem ar laiku. Vispārējais motocikls rūc un brauc. Jāsagatavo skatē būs. Tas šoreiz arī viss. Tā. Tieks, ka tieks.